nevajag turēt visas olas vienā kulītē. Šobrīd es runāju par naudu, par ienākumiem, par resursiem. Un patiešām ir forši, ja ienākumi ir no dažādiem avotiem, no dažādiem kanāliem, un tā nav vienīgā darba alga. Tieši tāpēc šis video. Pat ja tev šobrīd ir stabili ienākumi, foršs darbs, normāls darbs, varbūt, ka ir vērts padomāt par vēl kādu citu alternatīvu ienākuma veidu. Un es gribu tevi uzaicināt uz sarunu vai klātienē vai online par to, kā pelnīt attālināt, kā pelnīt mājās esot, ceļojot un darot katru dienu drusciņu, nevis daudz. Un patiešām šobrīd es dalos ar savu informāciju, ar visām tām zināšanām, kas man ir gan mārketingā, gan foto, video, gan arī par biznesa veidošanu. Un, ja tevi interesē, patiešām aicinu tevi uz sarunu, jo mūsdienās pelnīt dažādos veidos no dažādiem resursiem ir kļuvis arvien vieglāk, arvien iespēju ir vairāk, un man šķiet, ka mūsu paudzei it īpaši tas būtu jāmācās, jo jaunie mūs apsteidz. Mēs paliekam kaut kur nopakaļā, darot kaut kādus rutīnas darbus, kuri varbūt nevienmēr nes baigo gandarījumu, bet patiesībā ir tā, ka pasaule ir tik ļoti mainījusies un iespējas ir tik ļoti mainījušās. Mums vienkārši ir jāatver acis un jātiek tām līdzi. Tāpēc raksti privāti, ja tevi interesē, kā var pelnīt mājās, sākot strādāt kaut ar 1-2 stundām dienā.